Jau vairākus mēnešus līdzās Ikšķilas vidusskolai pilnā sparā notiek vērienīgi būvdarbi. Šeit top 4 stāvu piebūve, kurā atradīsies 16 klases, halles, palīgtelpas, kā arī 400 kvadrātmetrus liela garderobe. Šīs jaunās telpas ievērojami uzlabos mācību apstākļus vidusskolā. Uz doto brīdi mums jau ir skolā 900 bērni mācās Ikšķilas vidusskolā. Un iekrīt šis laiks ar to, kad mēs esam norēģējuši. Šī gada beigās skolai jābūt gatavai. Šeit vēl ir ļoti daudz darbi, kas saistās ar vispār gan skolas energoefektivitātes uzlabošanu, gan citiem risinājumiem. Apkure, ventilācija, viss tas tiks sakārtots kā mūsdienīgā ēkā, jo šeit būs ļoti daudz arī bērni, kas apgrozās, un lai viņiem tiešām būtu ērti un galvenais skolotājiem būtu ērti šeit strādāt. Mēs iegūstam veselu korpusu, kā es teicu, 400 bērniem, bet vēl visa skola tiek renovēta, rekonstruēta, pielāgota šim lielajam skolēnu daudzumam. Rekonstrukcijas ietvaros skolā tiek paplašināta arī ēdnīca, kas šobrīd ir daudz par maz lielajam skolēnu skaitam. Šobrīd paēdināt visus 904 bērnus skolā ļoti sarežģīti. Ir 3 lielie starpbrīži, kas vienlaicīgi dublējās ar mācību procesu. Pēc šī jaunā ēdināšanas bloka izbūves būs iespējams ātrāk paēdināt vairāk bērnus vienlaicīgi, līdz ar to arī optimizēsies šis mācību process. Skola visnotaļ iegūst sev iespēju kvalitīvi realizēt šīs mācību programmas, un tas ir galvenais, lai skolai un skolotājiem un mūsu bērniem būtu ērti un arī visa šī saimniecība būtu arī ļoti labi eksploatējama. Šī objekta arī izmaksas skolas rekonstrukcijas ir vairāk kā 4 miljoni, un jāsaka, ka pašvaldība ir piesaistījusi Eiropas struktūra fondus, gandrīz pusi, nepilns 2 miljonus, kas mums arī ir tāds arī ļoti labs rezultāts, kādā veidā mēs varam un esam spējīgi realizēt šos projektus un par kādiem līdzekļiem. Šobrīd ir noslēdzies projektēšanas posms arī nākamajam solim – skolas un tās apkārtnes rekonstrukcijai, kas sevi ietvers autotransporta kustības reorganizāciju un Ikšķilas centrālā laukuma izveidi, kas uzlabos gan bērnu drošību, gan pilsētvidi Ikšķilas centrā.